Kur mēs dodamies no Vaivariem? Uz kurien? Uz Apšiem. Sveikas, meitenes. Es jums uzdošu ļoti tādu ordinālu jautājumu. Kā jums labi iet? Labi. Uz kurien tu dodies? Es dodos uz vilcienu, uz pirmo vagonu. Mēs otrajā kāpsim. Labi. Un kur mēs brauksim? Uz Vaivariem. Labi. Un kur mēs dodamies no Vaivariem? Uz kurien? Uz Apšiem. Čau, Grisiņ, tā kā tev jau šis jau ir otrais pārgājiens, ja? Trešais? Jā, jau labi. Viņi ir bijuši. Šis ir ceturtais. Un kā tu jūties pirms savu pirmā pārgājienu kopā ar mums? Jau nogurus. Jau no... Nē, aizbrauksim līdz jūrai, vairāk nebūs nogurus. Tad tikai domā. Pamāj. Un parādi, kas jums ir rokās? Mums ir baloni. Un tur ir mūsu puiši, kas īpaši negrib runāt. It sevišķi Edgars, jo viņš to ļoti daudz piedzēs. Labi, Mārtiņ, pasaki vismaz čau. Nē. Lūdzu. Nē. Nu. Mārtiņ, es esmu. Un mēs esam devušies sākuši doties ceļā. Un tie ir mūsu divi kautarīgie puiši, kas šonakt mūs aizsargās no visiem, kas trāpīsies ceļā. Mārtiņš ir pārvērties par puķīti, jeb balonu galvu. Edgars vienkārši ir nodūris acis, tāpēc es nāku pie Katrīnas. Čau, Katrīna. Nu, tad jūties pirms savu 4. pārgājienu. Gaidot vilcienu, domā, ak, Dievs, nē. bet... Nē, es izbaudīšu vasaru. Un mūsu kautarīgie puiši vēl joprojām ir nodūruši acis. Sveiks, meitenes. Kas šeit šo? Bīza. Liela bīza. Ja? Taču redz, ka liela bīza. Pasties. Jā. Kaut ko. Un smaidam! Kā jūs jūtaties? Labi! Kāpēc? No kuģa krastā nokāpju, puikas prasa man ar nolūku, kā tev iet, vecais, kā tev iet. Es tik viļņiem pāri lūkojos un no kājām mazliet atvados, kā man iet, tik tiešām kā man iet. Gan mastā buras mani atkal sagaidīs, un tālu saulgā vēji projām aizpūtīs. Nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man iet, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un kuldīgu mazliet. Labi, kādas ir tavas emocijas? Tiksim tā, liec pistoli man sanāk manā sarakstā tik tipirkā. Es sagaidīšu. Kaut alā Ziemassvakarām tur runāt. Un jūs, puiši, kā jūs jūtaties? Ļoti labi vispār. Mārtiņ? Varbūt. Patīk iepriecināt cilvēks no paša. Čau, Evelīna! Kā jūties? Ideāli. Ideāli, ja? Es laikam gulēju uz kaut kādām mazām saknītēm. Galā zemāk paši. Paldies! Čau! Kā tu jūties? Viss sāp, bet ir labi. Tad ir labi. Čau, Monika, ko tu dari? Es cepu to maršmelovu. Un kā tev šķiet, kā viņš garšos? Labi. Kā garšo, Evelīna? Garšīgs. Garšo pēc maršmelovu. Un Edgars mums ir šī rīta modinātājs. Viņš mūs apstaksta ar ūdens pistoli, kur viņš vakar iegādājās Rimī par 99 centīmiem. Čekari jāuzrāda laiku.
Jā, tas vienam Dejojam ar zēnam. Pusmūžu, kā viņas nosaukt, džekiem, tā kā vairs ne. Šitas ir tikpat garš. Nē, viņš nav 50. Bet tu jau pirmajā negāji. Nē, nu. Es saku, tāds sadis neesmu, kā jūs. Tikai vienkārši savu seju parādi. Es nesaprotu, kāpēc ir polā. Nu, labāk patik ābolu. Pirsies beig brūnā, vismaz šitien. Labi, kādas ir tavas emocijas? Tiksim tā, Liets pistola man sanāk manā sarakstā tik tiepirkā. Es sagaidīšu kaut te alā Ziemassvakarā, tur un